komforta ēdienu. Tas ir tas, par ko es gribētu šodien parunāt, un patiesībā es gribētu dzirdēt arī tavas domas par to, vai tiešām komforta ēdiens ir tas ļaunums, kas traucē mums saglabāt veselīgas ēšanas paradumus. Es esmu Ines Millere, ārste pēc izglītības, bet apzināts ēšanas coach pēc aicinājuma, un es palīdzu sievietēm pusmūžā izveidot veselīgas attiecības ar ēdienu, lai viņas varētu dzīvot priekpilni, jauneklīgi un novecot veselīgi. Tātad par komforta ēdienu. Un apgalvojums, ko es gribētu apgalvot, ir, ka komforta ēdiens ir ēdiens, kas pabaro ne tikai ķermeni, bet arī dvēseli. Un ko tu domā par šo apgalvojumu? Un ja es tev saku, komforta ēdiens ir tas, kas pabaro ne tikai ķermeni, bet arī tavu dvēseli, kādas ir sajūtas un pārdomas, ko tas tevī izraisa? Kā tev šķiet, vai aizliedzot sev komforta ēdienu, tu gadījumā neaizliedz kādu būtisku daļu no sevis, kādu savu dvēseles daļu? Varbūt tu izmet daļu sevis mēslainē, aizliedzot sev komforta ēdienu, aizliedzot sev šo komfortu. Un tad, kad mēs tā daram, tad mēs staigājam pie speciālistiem un cenšamies šo savu zaudēto, jeb aizliegto daļu atgūt. Vai tas ir kaut kas, kas ar tevi rezonē? Jo kāpēc mēs mēģinam šo pazaudēto sevis daļu atgūt, ir tāpēc, ka bez tās daļas ir patiesi grūti ne tikai pilnvērtīgi dzīvot, bet arī pilnvērtīgi un priekpilni ēst. Interesanti, ka mana profesionālā pieredze parāda to man, ka komforta ēdienam nevienmēr ir jābūt našķiem, ka tas nevienmēr ir našķi. Tad, kad es uzdodu šo jautājumu savām klientēm, viņas man runā par visdažādākajiem ēdieniem, pat varbūt zupa, vai sautējums, vai kartupeļu pankūkas. Kas ir tavējais komforta ēdiens? Un kā būtu, ja tu šodien pats sagatavotu savu mīļāko komforta ēdienu sarakstu? Un tad no šī saraksta izvēlētos kādu sagatavot un apēst, un patiesi atļaut sev apēst. Ja šajā procesā tev nobirst kāda asara, tad tici man, ka tas pieder pie lietas. Un mani jautājumi tev šodien ir, kur ir vērts paņemt papīru un rakstāmo, un jautājumi, uz kuriem ir vērts rast atbildes, ir, kurā brīdī ēdiens ir kļuvis par ļaunumu, ar kuru tev ir jācīnās. Kurā brīdī ēdiens ir kļuvis par ļaunumu tavā dzīvē? Atbildes uz šiem jautājumiem un arī citiem jautājumiem, kurus tu sev uzdod un rod atbildes, tad, kad mēs strādājam kopā, atbildes uz šiem un citiem jautājumiem veido tavu ēdienas stāstu. Un kas ir ēdienas stāsts? Ēdienas stāsts ir visu tavu ar ēdienu saistīto atmiņu, pieredžu un recepšu un tradīciju un rituālu apkopojums. Tu varētu šajā brīdī jautāt, kāpēc ir tik bezgala svarīgi zināt savu ēdienas stāstu. Mana pieredze rāda, ka, ja tu neapzinies savu ēdienas stāstu, tā ir kā tāda tumšā istaba, jeb melnā kaste, un ja tu to neapzinies, tā nav izzināta, tas nav apzināts, tu turpini vainot sevi par katru savu neizdošanos, un tu neapzinies, ka tā nav tava vaina. Un šis neuzrakstītais, jeb neizvilktais gaismā ēdienas stāsts, kurš ir patiesībā daļa, ļoti svarīga daļa no tā, kādas šobrīd ir tavas attiecības ar ēdienu. Un ja tas tavs ēdienas stāsts turpina būt šī tumšā melnā kaste, tad tas turpina negatīvi ietekmēt tavus šī brīža ēšanas paradumus. Pieredze rāda, ka ēdienas stāsta atklāšana caur apzinātību un tā pārrakstīšana ne tikai mainīs tavas šķīvja saturu, tas mainīs visu tavu dzīvi. Tāpēc es tev piedāvāju šo iespēju mainīt tavus ēšanas paradumus, izmantojot apzinātības un apzinātas ēšanas pieeju, un mēs sāksim tieši tur ar tavu ēdiena stāstu, to atklājot un saprotot kopsakarības, kā tas turpina ietekmēt tavus ēšanas paradumus ikdienā, un mēs turpināsim ar daudzām citām lietām, bet pirmais solis, tu vari to spērt jau šodien, un tāpēc piesakies sarunai, saiti meklē tepat zemā, vai arī dodies uz manu mājaslapu www.kaneapeststresu.com,
visi vārdi kopā un bez garumzīmēm, piesakies sarunai, dod sev šo iespēju, jo tavas veselīgās attiecības ar ēdienu, tava pilnvērtīgā, jauneklīgā dzīve un tava palēninātā novecošanās ir iespējama. Dod sev šo iespēju, gaida tevi sarunā.